Will you be my boyfriend forever? I will be your girlfriend forever. Will you be my boyfriend forever? Forever. Lindai un Alisei, Alisei un Lindai, Lindai un Lindai, 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 Alisei, visapnici. Sveicināti mūsu raidījumā Viss apnicis. Apsveicam, ka jūs esat izvēlējušies klausīties šo raidierakstu. Šis ir jums. Šis ir raidieraksts, kurā mēs ar Lindu tiekamies ar psiholoģi Alisu Romejko, lai kopīgi risinātu klausītāju iesūtītas problēmiņas, kā arī citreiz radīt jaunas. Šis ir mūsu viedoklis. Šeit varbūt būs kāds joks, bet arī kaut kas nebūs joks. Lūdzu, klausieties atbildīgi, atpūtieties šīs sērijas laikā un vispār dzīvē atpūtieties. Ja jums vajadzīga terapija, meklējiet palīdzību. www.romejko.lv, par ko mēs arī runāsim pēc tam, ir apkopoti dažādi bezmaksas rīki, kā arī citi resursi. Savas labbūtības uzlabošanai un veselības uzlabošanai. Pareizi es pateicu, Alise? Tieši pareizi. Superīgi. Super. Čau, Linda. Čau. Alise. Čau. Jums neliekas tā jocīgi katreiz tā sasveicināties, kā mēs nebūtu stundu sēdējuši. Čau! Jā. Tikko ierados. Tu gribi teikt, ka es tikko neierados? Kur es taču biju prom visu laiku? Jā, es aizmirsu. Šis raidījums ir meli. Es domāju, ka mūsu mīļie klausītāji un skatītāji ir pelnījuši autentisku sākumu ar skaistu sasveicināšanos no mūsu puses. Jā, mēs ar viņiem sasveicināmies Jā. tikpat daudz, cik mēs Jā. tā pēkšņi stunda ir pagājusi, mēs savā starpā Jā, sasveicinājāmies. tas ir atskats uz to, kā mēs sasveicinājāmies, kad mums bija tāds čau, čaviņā. Tā, tu ar mani nekad Es nesveicinies. teicu, kas esat jūs tajā mašīnā? Kad kameras ir izslēgts, Linda vispār nesveicinās, viņa iet garām, it kā mēs nebūtu. Iesit vēl ar plecu nedaudz. Pai tā. malā. Kāda sajūtas ātri, protams, emocijas. Es esmu nedaudz kašķīga šodien. Tā kā Interesanti. redzēsim, kas notiksies mūsu spēlē. Es domāju, arī tiem, kas atsūtīja savus problēmas, neveiksies šodien, jo Linda ir kašķīga. Kam neveicās, kam paveicās šajās te spēlēs, tam nepaveicās ar mūsu atbildēm. Un kam nepaveicās ar kaut ko, paveiksies ar mūsu atbildēm. Jā, tā iet tas vecais Balans. labais teiciens. Tas Dzīve, tas ir ir balans. Alise, sajūtas? Es jūtos miegaina. Bet es jūtos pateicīgi būt šeit. Es domāju, ka būs forša sērija. To mēs mēs nezinām, esam. jā. Te mēs esam. Dita, tu arī jūties? Jā, es jūtos pacelāta, saviļņota. Tieši pirms raidījuma mēs runājām par seriālu Dating on Spectrum, un es Lindai stāstīju, un Linda arī redzēja, mēs kopā īsumā dziedājām. Otrai, trešās sezonas, varētu teikt, noslēguma dziesma, tāds kārtīgs bangers bija. Pirms tam es jūtos citādāk. Es biju tāda bēdīga drusciņa, bet tad es jūs satiku tikko. Un es jau jūtos jau labi. Tā. Atliek tikai satikt mūs. Enerģiski, jā. Labi. Okay. Es teiktu, ka laiks spēlei. Labi. Es dzirdēju, ka jums ļoti patika pretrunu spēle. Tas nav gluži kas sliktāk, bet kura sliktāk? Būsim godīgi. Laust makaronus, ja? Vai arī nerūpēt, no kura gala atver banānu. Pateito. Mums ir jau skaidrs, kura ir sliktāka. Labi. Šauj vaļā. Esat gatavs, ja? Noteikumi zināmi, ja? Nekāda savu variantu, nekāda 50/50, nekādas Es esmu šeit piespiedu kārtā. Jā. Labi, spēlējam. Tātad jā vai nē, vai apmēram kaut kas tāds, jā. Atcelt tikšanos ar draugiem pēdējā brīdī. Jā, vai es atbalstu šo vai nē? Vai tā drīkst darīt? Jā, tu tā dari vai nē?
Tev tas ir pieņemam vai nē? Jā. Linda! Bet tam parasti ir iemesls. Bet jā, Alisa. Man liekas, tas jau ir tāds, tad, kad cilvēkam ir 20 gadi, tā varbūt liekas tāda pretrunīga lieta. Kā es tā atteikšu saviem draugiem, tad labāk es pārkāpšu pats pār savai sajūtai. Bet es pievienojos Lindai, jā, tas ir ok. Ar ko es te sēžu? Nu, es teikšu, ka tas nav ok, jo es neatceļu pēdējā brīdī. Jā, es dodu kaut kādu brīdi. Es piekrītu tam, ka nevajag kāpt pāri savām sajūtām. Ja tu negribi satikt tos cilvēkus vai kaut ko darīt, tev tas nav obligāti jādara. Bet es parasti jau zinu, jau labu brīdi iepriekš, ka nebūs, un tad es cenšos laikus, un tā kā pēdējā brīdī... Kas ir pēdējais brīdis? Nu, es tieši gribēju teikt, labi, ka ir tāds brīžu uzskaitījums. Ir tāds, stundu. Tagad, nē, viņas atbild, jā, es pasaku savu viedokli, un tad viņas tā, labi, ka ir pēdējā brīža uzskaitījums. Kas ir pēdējais brīdis? Es saku stunda, tagad dzirdēju. Stunda. Tu man pateiksi stundu pirms mūsu tikšanās. Pēdējais brīdis stunda pirms. Jā. Ui, bāt, laikam stundu pirms es neatceltu. Es atceltu. Nu, re. Jo es laicīgi, jau ātrāk justu, ka nebūs labi, un es negribu piedalīties podkāstā. Linda tiešām kašķīga. Pagad, tu negribi piedalīties podkāstā? Nav problēma, tūlīt tā poga. Un viss. Labi, nākamais. Iet gulēt ar slapjiem matiem. nē. Jā, tikai. Tikai ar slapjiem matiem. Speciāli. Vakar pirms mīlestības. Tikai ne to. Tiešām, kāpēc tu neizgulēji? Es pamostos kā tāda lauvena. Es nevarētu mati būt nogulējuši. Man būtu viena tāda šķipsna, kas vienkārši stāv tā, un man vajadzētu matus atkārtot, principā mazgāt. Es nevarētu, viņi man nestāvēt tā, kā man vajadzētu. Jā. Kad tu pēdējo reizi to darīji? Oi. Matus mazgāju, oi. Es ir godīgi, es tiešām neatceros, kad es pēdējo reizi slapjiem matiem būtu gājusi gulēt. Es Neatceros. ļoti, ļoti gribētu redzēt, kā tu izskaties no rīta. Es ļoti gribētu to redzēt. Ok. Tas var izpildīt. Es nezinu, gribu ļoti redzēt, to Tad pamēģināt. mums ir priekšā slīpovers, mums ir tā kā kaut kāda gultas ballīte. Mums vajadzētu gultas ballīte. Čista, tā ir super laba ideja. Darām tā. Gultas Ballītē. Labi. Es varu aiziet. Es neesmu priecīga, jo man augsti panākti parasti ir. Vasarā kaut kā citādāk, bet ziemā man salst galva un slikti guļi no tā, ka man slapji mati kaut kur uz pilvena. Es nezinu, vai Dito kāds to dzīvē ir teicis, bet par nakti, ap citu drīkst aiztaisīt logu ciet. Pagaidi. Nezinu tāds noteikums. Labi, nākamais. Paņemt darbā brīvdienu, lai nobinžotu seriālu. Labi, Alises gadījumā tas brīvdienas būtu tā kā pasaka pēdējā brīdī saviem klientiem. Es nebūšu. Atceļam konsultācijas. Šodien man jānoskatās seriāls. Nē. Es gribētu, bet es tā nevaru. Tu gribētu, jo ir kāds tik labs seriāls, vai? Es gribētu, lai man būtu vienalga. Bet vēl es nevaru atļauties to darīt. Varbūt, ka būs 40, tad varbūt pienāks tāds laiks. Vai 30. Tev nav vairs 30. Wake up, baby. Acis vaļā, pase priekšā, ID karte uz telefona. Tev sen jau vairs nav. Tā, paņemt brīvdienu darbā, lai noskatītos seriālu. Tu esi tik ļoti iekšā seriālā. Tu tā tad saki, ka tu tā nedari? Kad bija tava atbilde? Tu varētu tā izdarīt? Nu, nē. Dita, tu tā varētu izdarīt? Nu, nē, es arī esmu tāda ar mietu pakaļ. Zaķpastala. Mīkstā. Mīzdēja. Man likās, tu teiksi atbildīga. Vienkārši atbildīgs cilvēks. Un tas nav tas, ko viņi pateica. Vienādības zīme miets pakaļā. Tas ir tezaurā. Tas ir definīcijās rakstīts. Pastieties tezaurā vienkārši. Tas ir internetā. Labi, tālāk. Lakrica. Cietums.
Jā, Esam ak, Dievs. viensprātis. Bet es reizi gadā dodu iespēju. Es tādu, Jā. labi, tagad jau bija Es šretāk, arī, es tādu, varbūt man tomēr garšo, un man negaršo. Jā, to es arī, ja man tā kā nevis pati pērku, bet ja man uzrodās tā konfekte rokas stiepiena aptalmā, es arī dodu viņai iespēju. Nekad nav mazinājusies pretīgums sajūta. Nekad. Jā. Labi, Jā. labi, sarunāts, labi. Tālāk, braukt pa zaķi. Jā. Linda! Linda, tev cietums ir. Labi. Kopā ar lakricu sēdēs cietumā. Nevienmēr. Ak, Ne jau Dievs. visu laiku. Es Alisa, pasaka, tu, kas tie par īpašiem tādiem gadījumiem? Novēršam uzmanību no manis. Jā, nenodvērsies no Bet kas tie par tēmas. tādiem īpašiem gadījumiem, kad var braukt? Tā kā, ja ne visu laiku, es saprastu visu laiku. Divas pieturas. Ja jābrauc tikai 2 pieturas. Vai vispār viena pietura. Nu, tad ejā tad ej ar kājām. Kur tev jābrauc? Es esmu tā kā kavējusi, un es vienkārši es ielikšu, un es Jā, skrienu nu. kaut kur. Es kavēju, un braucējuši transports, es viņu esmu ielikusi. Vispār man arī dzēšam šo Vispār, ārā. tā man arī ir bijis varbūt kaut kad pēdējo dažu gadu laikā vienu reizi, kad es tā kā vai nu steidzos, vai kaut kur ir jābūt, un tieši brauc tas transports, un man vajag 1 vai 2 pieturas. Varbūt tā ir bijis. Bet tad es to uzskatu par zīmi no visuma, ka es drīkstu grēkot šo vienu reizi dzīvē. Normāli zīme, kur jā. tu, tu kavēji, un tad visam sāc labi. Bet tas ir tas jautājums par kavēšanu un plānošanu. Kāpēc es kavēju? Jā, un visums tādā brīdī tieši tāds. Viņa kavē. Nē, Drīkst jo, visu, ko viņa ja vēlas. nebūtu lemts, tad nākamajā Nebūtu. pieturā Nu, kāds būtu nebūtu kontrole. lemts. Jā, bet es esmu arī samaksājusi tiešām vairākas reizes sodu. Jā, Tā jā. kā- jā. Mēs to pārbaudīsim. Un es esmu, es esmu Es vairākas iešu. reizes, un viņš ir bijis, un es viņu vairākas reizes Jā. esmu samaksājis, tāpēc man liekas, ka esmu samaksājusi. Viņa tev ir kā, jā. Bet vispār ir dzēšam šo ārā. Nu, par vēlu, Linda, tu jau Nē, esi kopumā jau es cietuma rindā. saku, kopumā jau nē. Kopumā nē. Kopumā nē, jā. Nē, bet tad, kad es kavēju, un kad visums man dod zīmi, tu vari. Tramvaju dod, kādu vienkārši nevis zīmi, bet tramvaju tev Jā. reāli iedod. Atver durvis, Un nāc. tur, jā, nu, labi. Es, protams, ka nē. Es nebraucu pa zaķi, jo mana nervu sistēma to nespēja. Es nevaru pat vienu pieturu. Es labāk nokavēšu. Es pasaku, es kavēju. Man nav, man spriedzi. Meli. Nu, jā, tie ir meli. Es esmu melo? braukusi pa zaķi, bet tas man tiešām atstājis man pēdas. manā Dziļu cēnēs. traumu. Tieši tā. Jā. Nu, labi, es esmu braukusi, bet es esmu pret to kopumā. Un tagad vēl ir tā opcija, ka tu it kā iekāp, un tu tā, man jāskanē, un tu saraksti tos ciparus, un tu nenospied apstiprināt. Kā tu zini, ka to var izdarīt, Dita, ja jau Es tu tā lasīju godīgi- internetā. Es redzēju internetā kaut kur. Es esmu nodevu. Es ar tevi rindā uz cietumu, Linda. Mēs stāvam jau tur. Labi. Tālāk. Vēl par jā. noteikumu pārkāpšanu. Nu, Ķersot ielu pie sarkanās gaismas. Nā, tikai, nē, nu. Mašīnas nebrauc, krustojums tukšs, tev sarkanā gaisma. Es paskatos, vai ir bērni, kuri uz mani skatās. Un, ja nav tādi bērni, kuri skatās uz mani, tad es atļauju sev. es pievienojos šiem, es negribu rādīt jaunajai paudzē. Tieši gaidu, kad bērns ejot pāri tā, nometu vēl vidējos. Briesmīgi. Jā, es zinu, bet tas bija joks. Jā, viss šeit ir joks. Nu, ne gluži viss. Labi, pēdējais. Viss šis būs pēdējais, tad tiešām apsolu. Augstā zupa. Jā, Jā, Nē. katru dienu. Fui. Visu dienu. Kefīrs ar karoti, rozā krāsā. Tas ir tik. Kefīrs ar karotu pretīgi. rozā krāsā. Vai mēs runājam par to pašu zupu? Augstā zupa. Kefīrs tas man atgādina, bietas. ka, tā kā, kad es aprakstīju situāciju, kā es braucu uz kārta buņģā miljonus kilometru ātrumā, un tu man prasa, Linda, vai tu kādreiz brauks ar mašīnu, tu man tagad, tu esi kādreiz ēdusi Linda, augsto zupu?" līdzīgi kā lakricai, es dodu iespēju augstajai zupai. Man Ok. tas vienmēr liekas pretīgi. Bet, ko tu domā par augsto zupu, kur cilvēki taisa ar ūdeni un krējumu? Nezinu tādu konceptu, bet man, piemēram, garšo. Kvasu? Man garšo sarkanā zupa, gazpacho. Vai man garšo, kad sagriež
tomātus ar krējumu, un tur tāda suliņa izveidojas. Varbūt, ka tā ir tā kā zupa, ko es pieņemu. Un tad es to varu ēst. Tev nepatīk kefīrs? Man nepatīk, kefīrs no pakas vai no glāzes. Man nav iebildumu, bet, kad tu ar karoti ēd to kefīru un tur vēl kaut kāda biete, nē. Lūk, tā arī Linda. Viss kārtībā, Linda? Augstā zupa ir ļoti tāds pretrunīgs temats, kas šķeļ tautas. Taisnība. Jā, kā piemēram, kas viņu izdomāja lietuvieši vai latvieši. Man ļoti patīk tas interneta strīds, kas pastāv starp mums. Bet, hei, Viļņā ir festivāls vesels. Ko? Augstās zupas festivāls. Pretīgi. Man liekas, ka tas Viļņā, es tagad varbūt Jā, jaucu, tas ir bet Lietuvā Viļņā, noteikti, un riktīgi viņiem man tieši parādījās nesen reklāma, ka jau pēc 50 dienām pilsēta pārtaps rozā. Tā Viņiem ir gribas augsto slip and zupu tagad. slides. Vienkārši nenormāli interesanti. Fuj. Aizmirstam par to zupu un tam līdzīgi, bet tāds mārketings tik superīga aktivitāte. Jā, tik pretīgam ēdienam. Jā. Man jau uz augšu višķiņa jau uznāca Ja tev no tās nāk uz idejas. augšu, uzdēj augšā. Es jau augšā, bēniņos es esmu. Labi. Nu, labi, paldies par spēli. Es neteikšu, kurš uzvarēja. Tāpēc, ka Noteikti. es beidzot Viņa negrib uzvarēju. Noteikti ne Un augstā es- zupa. Es jau gandrīz Linta būtu vinnējis, bet tagad viņa vēl par to slip and slide rozā pateica. Paslīdi un slidinies. Tā ir paslīd un slīdi. Jā. Slide. Paslīd un slīdi. Slīdi, jā. Superīgi. Labi. Labi, paldies, ka piedalījāties. Apsveicu. Nu, laikam jau jāķerās pie tās galvenās daļas. Jā, ķeramies klāt pie galvenās daļas. Mums ir klausītāju un skatītāju iesūtīta problēmiņa. Augstā zupa. Jā. Tātad turiet savas ausis plaši vaļā, jo būs. Mēs parasti sūdzamies par to, ka mums ir perfekti maz informācijas, lai spekulētu. Tad šoreiz mums ir tiešām gari un plaši aprakstīta situācija, tādēļ piefiksējiet svarīgāko un atcerieties. Sveiciens, dāmas! Vēlos vaicāt, kā labāk rīkoties situācijā, kad tiek gaidīti analīžu rezultāti. Tieši gadījumos, kad pastāv iespēja, ka rezultāti var būt ļoti slikti, piemēram, tiek konstatēta kāda smaga slimība, piemēram, vēzis, un kā rīkoties, ja tie rezultāti tomēr ir slikti. Viens no pāra mēģina neieslīgt drūmās domās, saglabāt cerību, optimistisku, salīdzinoši reālu, samierniecisku skatījumu šo analīžu gaidīšanas periodu arī pašiem rezultātiem. Otrs no pāra, tas, kurš nodeva analīzes, savukārt ir satraukuma pilns, baiļu pārņemts, neko vairs pasaulē negribošs, ar apetītes zudumu, apātisks, drūms, nomākts, ar domām par ļaunāko. Šis viss, protams, ir saprotams, un partnerim ir visas tiesības tā justies, bet uz jautājumu, kā es varu tev palīdzēt, saņēmu atbildi nekā. Mēģinu respektēt partneru sajūtas, pieņemt šī brīža drūmo pasaules redzējumu, bet man tam cerīgiem un optimistiski racionālajiem ir grūti vairākas dienas būt šādos apstākļos. Ir grūti pieņemt to, ka partneris nevēlas nekādu palīdzību, jāatzīst, es nezinu, kas vispār jādara, kad nekas nav jādara. Līdz ar to, vai tā vispār būtu pareizā pieeja, tas ietekmē arī mūsu ikdienu, tā paliek tāda nekāda drūma. Uz mēģinājumiem iepriecināt vai vismaz vienkārši novērst domas, partneris īsti nereaģē. Grūti noskatīties, ka lietas, kas iepriekš iepriecināja, tagad tā īsti pat smaidu vairs neraisa. Izjūtu atsvešinātību. Baidos par to, ka viss var būt vēl sliktāk. Turklāt šādi emocionālie amerikāņu kalniņi ik pa laikam atkārtojas, un tā, protams, ir tikai viena no problēmām, ar ko ikdienā jāsaskars. Kā labāk rīkoties situācijā, kad tiek gaidīti analīžu rezultāti, kas man tam cerīgiem un optimistiski racionāliem būtu šādos gadījumos jādara, proti kā man palīdzēt, atvieglot šo analīžu gaidīšanas laiku, pat ja partneris neko nevēlas, kā rīkoties, ja rezultāti tomēr ir slikti, proti kā jau nākamajā dienā nenorakstīt visu pasauli, varbūt ir kādi ieteikumi, kā šādos saspringtos apstākļos stiprināt pašas attiecības, lai tās nepiedzīvo pārāk lielu atsvešinātību un tam līdzīgi. Paldies par palīdzību, lai izdodas forša arī 2. sezona.
Paraksts, cerīgais un optimistiski racionālais partneris. Cerīgais un optimistiski racionālais partneris tāda sauksim par cop, varbūt šo cerīgo un optimistisko partneri. Jā. Ai. Corp. Man vēl bija jāatgūstās no teksta lasīšanas. Pirmā reize paņem atvaļinājumus 10 minūtēm. Pēdējā reize, kad viņi kaut ko lasīja, bija kas? Sastajā klasē. Viduslaikos. Jā. Jā, paldies par garo vēstuli. Ir forši tiešām, kad mums arī atraksta tādu ļoti izvērstu situācijas aprakstu par to visu, kas notiek dažādās frontēs saistībā ar šo jautājumu. Un arī tām dažādajām pārdomām, kuras rodas ne tikai tādā mentālā, emocionālā ziņā, sadzīviskā attiecība, tur visādi tādi iesaistītie mainīgie. Nu jā, es domāju, kas ir tāds pirmais kopīgais laukums, uz ko mēs varam nosēsties, ir tas, ka tā ir grūta situācija. Man liekas, par to vispār nav nekādas diskusijas. Grūta vienam, grūta otram, grūta visiem. Un, protams, vienmēr ir smagi to dzirdēt, ka tādas lietas notiek, bet tā notiek. Dzīvē arī kaut kas tāds notiek. Tur ir visādas nianses, par kurām mēs parunāsim, bet, ja es pareizi sadzirdu to jautājumu, tad varētu reducēt uz tādu atbildi, ko darīt partnerim, kamēr otrs cilvēks gaida. Iespējams, neiepriecinošas analīžu rezultātus, un tā atbilde būtu 2 vārdi – saglabāt mieru. Un tad kādam ir jāsaglabā šis miers, kamēr otrs cilvēks iet cauri savam tādam emocionālam karuselim ar lielu neziņu. Ar lielu neziņu. Un tur bija nedaudz uzrunāts tāds temats par to, kā nenorakstīt visu pasauli, bet es gribētu iedrošināt arī ļaut norakstīt visu pasauli. Varbūt kaut vai uz dažām minūtēm, 1 stundu vai 1 dienu ļaut gan sev, gan otram izkrist cauri tādam tā kā sēru tunelim, jo tās pārdomas ir ļoti drūmas un tās ir tikai domas un mēs drīkstam viņas domāt un mēs drīkstam izfantazēt, kādi ir tie iespējamie scenāriji. Un it īpaši tam cilvēkam, kurš iet pats cauri tai slimībai un veseļošanās procesam. Bet kā partnerim tev, kurš mums raksta, cerīgais un optimistiski racionālais partneris, saglabā mieru un rūpējies par sevi. Ja tu gribi būt labs atbalsts otram, tad rūpējies par sevi, lai tev pašam ir spēks. Protams, ka tas arī viss atspēlējas uz tevi, visu šī situācija, un arī tev ir grūti. Protams, ka tev ir grūti, jo tu esi viena no galvenajām atbalsta personām. Tā kā tu arī esi to vērts, lai par tevi kāds parūpējas vai tev palīdz. Varbūt tavā vietā kaut kādus darbiņus sadzīviskos izdara vai kā, lai tu vari būt emocionāli stiprs tādā vētrainā laikā. Bet arī tomēr, man liekas, ka Latvijā mums ir tā analīžu rezultātu sniegšanas kārtība ir ļoti ātra. Es nevienus rezultātus nekam neesmu gaidījusi, vismaz man tā personīgā pieredze, un kas varbūt neatiec uz visiem, es neko neesmu gaidījusi ilgāk par 2,5 nedēļām. Bet es vienkārši tāda diagnoze. Bet nav jau zināms, kas. Kad iespējams. Bija minēts, ka par smagu saslimšanu iespējams, tāpēc tas 2 nedēļas tas var vilkties kā... Protams, tas liksies veselu mūžību. Es vienkārši par to, ka viena lieta, kā to varbūt atcerēties, atnāks tie rezultāti. Nav tā, ka mēs tagad gaidīsim gadu neziņā dzīvot. Mēs runājam par īslaicīgu haosu. Varbūt, vai neapmierinātību, neziņu. Bet arī man uzreiz man laikam uztrauc par to, ka tās analīžu rezultātu gaidīšana ir tikai tiešām tāds salīdzinoši īsts periods, un tad no tā jau uzreiz notiekās atsvešināšanās vai uztraukšanās ļoti par attiecībām. Bet man liekas, ka tur bija tās komentārs, ka šī varbūt nav tā kā pirmā reize. Varbūt tas ir īstenībā, cilvēks jau ilgstoši meklē atbildi uz savu... Vai varbūt ir jau bijis tas vēzis, un tad ir bijis labāk, un tagad varbūt ir sliktāk. Visādi varbūt. Jā, it īpaši jau vēl pirms tam viņš ir apstiprināts, un tad atgriežas tas vēzis. Man liekas, ka tas tāds trips galvā ir šo visu. Jā, abiem diviem. Jā.
Kas man liekas ļoti forši, kad CORP, jeb tas garais nosaukums, partneris raksta mums tādu izvērstu vēstuli. Es ceru, ka arī tā vēstule ir kaut kādā veidā palīdzējusi pašam kaut kādas tās domas, jo rakstīšana, kā mēs zinām, tā ir svarīga arī vienkārši norakstīt no sevis tās domas nost un jau kaut kādā veidā varbūt palīdzēt sev. Un tas, kas tur man likās cauri visai tai vēstulē, spīd vienkārši tā ļoti tāda mīlestība un rūpes un protams, satraukums. Bet tāds raizes par to otru cilvēku, kas ir arī, tas ir skaisti, ka tev ir šis cilvēks un tu esi šim cilvēkam. Un šobrīd ir tā, ka tu prasi, kā es varu palīdzēt, un cilvēks saka nekā, jo varbūt pats nezinu. Es pats nezinu, kā man palīdzēt. Es nezinu. Es varbūt krītu cauri tam sēru tunelim šobrīd, vai arī es tiešām nezinu, uztaisīt un paēst kaut ko. Vai. Galvenais neignorēt, man liekas, to cilvēku nemēģināt pateikt, ka viss būs labi, jo tu nezini. Nesolīt. Jā, jo uzreiz jautājums, kā rīkoties, man tāds nesoli, ka viss būs labi, jo tu to nezini. Esi blakus tam cilvēkam. Palīdz, un ja jau tas ir racionālais cilvēks, tad varbūt kaut kādus racionālus padomus sniedz, bet arī neaizraujas, ļaut cilvēkam justies, izjust tās visas bēdas, bažas. Bet te ir tieši arī tas jautājums bija par to, kā gaidīt. Un tas gaidīt un vienkārši sēdi un gaidi, vai arī tu dzīvo un gaidi, vai tu skumsti un gaidi, un tas viss ir tavās rokās. Kā tu pavadi tās 2 nedēļas vai 1 mēnesi, vai arī šausmīgi, ka 1 gadu, piemēram. Pieņemsim, ka tev 1 gadu ir jāgaida analīžu rezultātu. Sarežģītas analīzes, ja? Sēdi un gaidi, un tad tu izvēlies, kā tu pavadi to laiku, vai tu satraucies un tu raizējies un visus pasaules briesmīgākos scenārijus pārcelā, vai arī tu izvēlies kaut kādas iepriecinošas lietas, kas tev un tavam partnerim, kas ir ikdienā iepriecinošas. Varbūt siermaizīt, varbūt pie jūras aizbraukt. Nenorakstīt tās lietas, kas, protams, ka viņām būs kaut kāds tāds caurspīdīgs tāds sēru plīvurs, jo potenciāli tur varbūt arī kaut kāds ļoti skumjas vēstis. Bet tomēr tas varbūt kaut kā atvieglo vienkārši, ka tu nevis sēdi tagad un domā tās domas, cik tas būs briesmīgi. Jo varbūt būs briesmīgi, varbūt nebūs, varbūt būs. Un ja būs, tad būs, un ja nebūs, tad nebūs. Un tas, cik tu tagad tajā brīdī gaidot daudz stresos, neko no tā rezultāta īsti nemainīs. Un klausoties Ditu, es sāku prātot par to, kurā brīdī mēs sev liekam beigt dzīvot vai aizliedzam sev turpināt dzīvot. Tagad iespējams man būs slikti analīžu rezultāti, es vairs nepriecāšos. Es domāšu tikai par to, kas tur būs. Es vairs neļaušu sev neko izbaudīt, jo tagad man varbūt ir vēzis un man tagad ir jājūtas slikti jau tagad. Kad reizēm mēs paši sev iestāstām kaut kādas lietas, kuras varbūt nav nepieciešams, tu drīksti būt neziņā par kaut vai vēža analīžu rezultātiem un tāpat justies paralēli tam, ka tu esi baigajā neziņā. Arī tā var būt. Un ko Linda pieminēja, man likās super svarīgs, tas apstiprinājums, ka pats svarīgākais, lai vai kā ir vienkārši būt blakus. Tev nav jāatņem tam cilvēkam tā slimība, tev nav jāpalīdz obligāti, ja tur nav kaut kas konkrēts, ko tu vari izdarīt. Tev nav jāstāsta sev un otram neuztraucies, viss būs kārtībā. Tev nav jāmēģina izmainīt tās jūtas. Tu vari ļoti drosmīgi nostāties blakus tam otram tajā absolūtajā jautājuma zīmē un vienkārši būt kopā arī tur. Vienkārši būt blakus, tas vispār dārgākais, kas var būt un it īpaši tādā situācijā. Bet atkal, lai tu to varētu, tev pašam ir jāsajūt zem kājām, lai tu varētu. Pilnīgi piekrīt. Es nevienu muļķīgu joku nevaru izdomāt šajā situācijā, diemžēl. Bet vajadzētu. Vajadzētu kaut ko muļķīgu. Labi, vēl paspēsim, varbūt beigās. Atnāks kaut kas. Un ja ļoti gribas palīdzēt, tad viena lieta, kā citādāk to var nokārtot, ir izdomāt variantus un piedāvāt nevis tagad tu, kamēr gaidi analīžu rezultāts, izdomā, kā es tev varu tagad palīdzēt, kur es neko īstenībā nevaru tev palīdzēt. Bet, klausies, tev tie rezultāti ir jāgaida, es arī tāds satraukts esmu, varbūt mēs varam kopā izdarīt vienu no šīm 3 lietām. Jā. Izvēlies vienu, tev tikai jāizvēlas, es visu izdarīšu. Siermaize vai pie jūras? Novirzīt domas, jā.
Ne, ideja. Aiziet. Joks. Lūk, Klausies, Torp. ko var izdarīt. Piekukuļo kādu slimnīcā, lai tev ātrāk rezultāti atnāk. Viss, tas ir ļoti praktiski. Bam. Ej pie ārstiem, samaksā, ej kaujies, cīnies zobiem, ragiem, lai atnāk ātrāk rezultāti. Ir tie cilvēki, tu sēdi rindā pie ārsta, viņi tā, es ātri. Jā. Viņi tev ielien priekšā rindā Un un nav paklauvē. Nav ātri. 20 minūtes Jā. viņi tur stāv un prasa savus rezultātus. Man tikai ātri receptīti vajag. Jā. Esi tas cilvēks. Jā, vienkārši ej un dabūni visu ātrāk. Jā, lūdzu padoms. Lūk, padoms, izbeidz gaidīt, ej Aizmirsti visu, cīnies. kas tika iepriekš pateikts. Kaujies. Kukuļo. Un ja tu esi gatavs vēl var savam partnerim teikt arī tādu lietu, ja tu esi gatavs uz šito, tad tu vari teikt tādu lietu. Ja gadījumā tev gribas parunāt, tev vajag dzirdīgas ausis, es esmu šeit, tu zini, kur man meklēt. Bet tas tikai tādā gadījumā, ja tu esi tiešām gatavs vienkārši uzklausīt. Nerisināt. Nerisināt. Padomiem, vienkārši ausis. Vienkārši Ausis un paturēt rociņu. Arī variants ir. Jā, varbūt jau laicīgi mantojuma tiesības var sakārtot. Jā, bet tu esi superīgs cilvēks, ka tu domā par to. Tu iesūtīji mums, tu uzrakstīji savu vēstuli, un varbūt tev pašam kaut kas jau sakārtojas galvā. Un tu nebaidies arī sev uzdot visus šos jautājumus un justies pats arī nedroši. Tā kā viens pats šitajā situācijā, neskatoties uz attiecībām vai kā, bet tieši kā arī tev šis ir liels notikums. Un tev rūp, un tas ir superīgi. Lūk tā. Mēs esam ar tevi. Mēs obligāti esam ar tevi. Paldies! Mīļais, Cerīgais un optimistiski racionālais partneris. lūdzu tā vairs nekad neparaksties, jo es nevaru atcerēties visus šos lielos vārdus. Bet liels paldies tev par šo vēstuli. Mēs ceram, ka viss būs kārtībā. Mēs domājam, ka tu esi ļoti, ļoti labs partneris savam partnerim. Tavam partnerim veicas un izklausās, kā tev patīk tavs partneris, ka arī tev veicas ar tavu partneri. Ar diagnozi vai bez. Es skaidri izteicos? Jā, Linda partneris smējās. partnerim. Partneri. Ar tevi viss ir kārtībā. Ja vajadzīgs, pameklē sev palīdzību, piedāvā partnerim variantus, mēģini pavadīt šo laiku kaut kā liederīgi labi. Bet arī nebaidies iet tajās domās un padomāt tās domas. Ja viņas tev ir jāizdomā no galvas ārā, Tad izdomā. tad izdomā un tad to siermaizi. Es kaut kā uz to siermaizi uzsēdos, bet tā. Tas ir vienkārši tāpēc, ka mums tāds tēkreklis mājaslapā. Tas, kurš apsedzies ar siermaizīti, apsegusies siermaizīti ar labu naktītī. Lūk, šis ir raidījums, kurā mums atsūta no sirds nopietnu vēstuli, un mēs tur iebāžam reklāmu. Jā. Lūdzu, paldies tev vēlreiz, cilvēciņ, ka tu atsūtīji mums šo vēstuli. Mēs tev sūtam ļoti daudz gaišas domiņas un bučiņas arī. Super. Tad mēs turpinām. Nē, pēc šīs vēl kaut ko. Jā, tagad tikai tev jārisina. Dita. Oh my God, ko? Bet Alis ir šeit. Nē, mēs te pa tādu sieviešu līniju tagad aizies. Kā? Alis, vari atpūsties vai kā? Kā creepy onkuļi saka. Šis tāds par sieviešu līniju jautājums. Patīk, ka Linda iemieso vīrieti, ka viņa tā, Dita, klausies. Vai? Šis tas sieviešu jautājums. Pasmaigi, tev piestāv. Man liekas, tagad es šo saku, es to neapsaku, bet tā kā krievtautības cilvēki, viņa tā, ģevčka. Un man tas vienmēr meitenīt. Bet latviski, es nezinu, bet viņa krievs, viņa tā Jā. īpaši tā interesanti. Nievējoši kaut kā izklausās. Es nezinu, kaut kā, jā. Bet tā pretīgi. Man nepatīk, kā tas izklausās. Jā. So, meitenīts. Jā. Atrisiniet šo. Fui. labi. Ko jūs domājat par mākslīgo skaistumu? Visapkārt visas taisa lūpas, uzacis, botoksu. Jūtos pelēka uz viņu fona. Lai izceltos un justos labāk par sevi, man arī vajadzētu to darīt, bet neesmu pārliecināta. Paraksts Pelēcīte.
Tātad. Pelēcīte, pelēcīte. Tas ir tas, ko es mēģināju, bet nevarēju nodziedāt ar Pelēcīt. Paldies par vēstulīti tev. Ko jūs domājat par mākslīgo skaistumu? Ko jūs domājat par mākslīgo skaistumu? Skaistumu. Es domāju, skaistums ir skaistums. Dabīgs vai mākslīgs. Svarīgākais, ko es dzirdēju pelēcītas jautājumā, ir, liekas, ka man arī vajadzētu, es esmu tāda nepamanām. Tad, ja tu negribi tāda būt, tad neesi vairs viss. Izdari kaut ko, nozvelc sarkanu kreklu, krāso sarkanas lūpas. Izdari, nezinu, matus. Es nezinu, tā kā, ko nozīmē, ko tas nozīmē. Sakot, es atbildēju, ja skaistums ir skaistums, man patīk mākslīgais skaistums, dabīgais skaistums, man patīk, vienkārši man patīk gandrīz viss. Zinot Lindu dažas reizes dienā. Es gribētu vairāk pelēcītēji pateikt, tā kā, hei, Latvijā 9 mēnešus gadā ir pelēks laiks, un mēs mīlam savu zemīti, mēs mīlam pelēko skaistumu, viss ir skaists, arī pelēcība. Mēs varam atgriezties pie... Jūs varat atgriezties, kur gribat. Tātad ir skaistums, ir dabīgais skaistums, ir mākslīgais skaistums un ir Linda. Tas ir tas, ko es dzirdēju no Ditas. Tas jau bez... Nē, man patīk Linda, īstenībā tas bija joks. Bet man zina, kā ir, man ar to... Es nezinu, man laikam patīk... Es nezinu, vai tā ir pareizi teikt, vai kā. Man laikam patīk neredzēt, ka tas ir acīm redzami. Nezinu, tas botoks. Es turētu atliec, visticamāk, tas nav visur botoks, tur ir citi vārdi vēl, un es nepārzinu to pareizo terminoloģiju šajā skaistumu pasaulē. Injekcijas. Visādas injekcijas, jā. Injekcijas. Injekcijas. Es nezinu. Es teikšu godīgi varu pateikt, te man ir tā iekšējā dilēma vienkārši, ka tas iekšējais konflikts. Injicēties vai nē? Nē, no vienas puses, ka tā kā man tāds, mīli sevi, kāda tu esi, tā kā dari lietas, ja tev tas nāk no iekšām, ja tev liekas, ka tu to sev gribi darīt, ka tas tev pilnveidos tam līdzīgi. Jā, bet tad atkal tāds, es to daru tāpēc, ka citi to dara, un tad man uzreiz tas liekas nepareizi. Un tad man ir tā kā cilvēki pārpumpē sevi, pārinjicē sevi ar lietām, un tu redzi, un tas cilvēks vairs neizstāvs pēc cilvēka, un tad man ir tā kā žēl, jo cilvēks to potenciāli dara tikai tāpēc, ka viņam liekas, ka tā vajag darīt. Ka tur ir tā, kaut kur tur pa vidam ir un es tāpēc saku, tā ir tāda, kā par šo runāt, pieņemoši, saprotoši, bet tāpat laikā neizklausās pārāk nosodoši, jo man vienkārši ir tā, ka es atbalstu, visi dara, ko grib ar savu ķermeni, kamēr tas kaut kādā veidā nekaitē citiem. Jā. Es ar savu ķermeni nogalinu citus ķermeņus. Jā, blādīs lēm, vienkārši bēm. Nē. Tā kā jā, bet tāpat laikā katram var būt arī savas individuālās preferences, kas liekas skaisti. Viena tāpat māja neliekas cilvēkiem skaisti. Jā, no kurienes nāk skaistums? No tā, no iekšām, no tā, kurš to ierauga kā skaistu. Taisni tā. Tāpēc es teiksim, kad redzu pārpumpētus cilvēkus, ja cilvēkam ir iekšā skaistums, bet tas, ja cilvēks ir labs, vai arī, ka es redzu, ka tam cilvēkam pašam rīktīgi patīk tas, go for it. Es redzu, cilvēkam ir daudz naudas. Arī tas ir arī labs veids. Vairs nav daudz naudas. Nē, bet varbūt ir. Jā, kad tas, ko es domāju. Un man tā viss kaut kas tas pasaulē ir mākslīgs. Tāda diskusija arī, kur mēs varam no viena grāvja uz otru mētāties, bet tas ceļš ir tas, ko mēs ejam, ir tas ceļš. Galvenais, ka tu to dari sev. Nevis tāpēc, ka tu redzi kaut Instagram filtru. Reāli, nevis Instagram vispār ir jāizdzēš. Vispār. Nē, nav jāatdzēš. Viss apnīcas Instagram. Un Alises Instagram. Nē, kad, ja tu sevi labi salīdzināt, sevi nav labi. Bet let's go, salīdzināt. Nē, bet ja tu salīdzini sevi vismaz pret īstu cilvēku. Es vienkārši to tā domāju, ka tu injicētie cilvēki Nē, es runāju par filtriem un retušētām bildēm. Es runāju par to, ja
nesalīdzini sevi ar reāli digitāli pilnveidot bildi. Tas, ko es domāju. Jā. Ko tu redzēji? Kas ir tie visi cilvēki, kas dara tās lietas, man interesē? Jo varbūt, ka tev viņi ir jāsatiek dzīvē, jo dzīvē viss izskatās citādāk. Arī Jennifer Lopesa izskatās citādāk un citas cilvēki. Tu zini, slavenas sievietes. Es viņas redzēju, domāju, tā citādāk izskatās. Nav kā Instagramā viss notīrīts līdz pēdējam, visas grumbiņas, vai kroķītes, vai skropstiņas, es nezinu, par ko tieši. Bet, mākslīgiem skaistumam ir arī tādi dažādi līmeņi. Jā. Tur ir, piemēram, skropstiņas uzliek, tad noņem, vai, piemēram, tur matus nokrāsot, tad nenokrāso. Jā, krāsot matus, tas ir mākslīgais skaistums, vai ne? Tas ir mākslīgais. Labi, ka mums gan nevienai nav krāsot mati. Jā, nevienai mums nav krāsot. Nevienai nav krāsoti mati. Nekad dzīvē neeskrāsot. Kas īsti ir mākslīgs un ir interesanti par to lingvistisko pusi runāt, kā mēs lietas nodefinējam, jo visi šie materiāli, no kurām šīs injekcijas ir taisītas, no kā viņi ir taisīti? Vai tad tas kaut kur no nekurienes uzradās tie visi materiāli un ķīmija? Un kas ir ķīmija? Mūsu ķermenis ir ķīmija. Taisni tā. Bet šajā kontekstā ķīmija domāt kā kaut kas slikts. Tā sliktā ķīmija. Nevis tas, ka viss ir. Un atkal, tas ir tad par to melnbalto domāšanu, kas ir tāda domāšanas kļūda, ka mēs uzskatām, ka lietas var sadalīt labajās un sliktajās, ka ir melnbaltas lietas, bet mēs apskatāmies apkārt un koki ir zaļi, un bērzi ir melnbalti, un stumbri ir brūni, un viss kaut kas ir visādās krāsās, un ir tāda pelēkā zona, kur, diemžēl, un par laimi, katram ir tā brīvā telpa un griba un iespēja pašam priekš sevis nodefinēt, ko es uzskatu par vēlamu, par nevēlamu, un atkal, kad ar savu ķermeni, tas ir tavs ķermenis, tava dzīve, kamēr tu nenodari pāri citiem, laikam jau ir ok, ka tev pašam liekas skaisti. Cilvēki būs dažādi skaistums, tā kā arī, un arī cilvēki drīkst šajā pasaulē būt neglīti. Drīkst būt neglīti. Bet priekš tevis ne jau. Un vienkārši tā kā, tev jau nav jākoļījās ar visiem. Pelēcīte, visticamāk, es pieņemsim, ka pelēcīte ir sieviete, jā? Pieņemsim. Dari, ko gribi, nebūs labi. Iņicēsies, skatīsies uz tevi, iņicēsies, neiņicēsies, skatīsies uz tevi, kāpēc viņi neiņicēs. Dari, ko gribi, nebūs labi. Tāpēc dari, ko gribi, un būs labi tev. Dari kaut ko, kas tev liek justies labi. Tā ir, kā jums liekas, jā? Tieši tā. Divas lietas, kas man ir no tāda psiholoģiskā aspekta, ir jāpiemina. Jā. Psiholoģija Alice Romeiko. Nevis no mūsu tās bla, 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 Vārdu sakot, par ķermeņa dismorfiju. Tas ir arī tāds klīniskajā praksē zināma lieta, ka citreiz cilvēki uztaisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plastiskās operācijas, un tāpatās viņi sevi neredz. Un tiešām ir vērts sev atbildēt, un varbūt arī profesionālā ceļā, varbūt ne pelēcītas gadījumā, bet varbūt citos gadījumos, meklēt tās atbildes, kādēļ man gribas veikt šīs injekcijas. Pieņemsim. Kas ir tas īstais dziļais iemesls un skatīties, vai es sevi objektīvi redzu. Teiksim, pieņemsim, man mainās svars cauri dzīvei, bet neskatoties uz savu svaru, vai pat varbūt es atskatos, un es esmu bijusi super tieva un kalsna, bet es vienmēr sevi esmu redzējusi resnu, ar lieko svaru, kaut arī man ir bijuši posmi, kad es objektīvi atskatos un ieraugu bildes, un man nav tur tie tauki vispār. Tā ir kaut kāda tāda, ķermeņa uztvers kaut kāda dažādi traucējumi, un tur ir tāds psiholoģiskais darbs pie speciālista. Bet tā var arī nebūt, un cilvēks var vienkārši arī varbūt gribēt izpaust sevi tādā ziņā, ka visi šie tādi pēdiņās mākslīgie uzlabojumi ir pašizpausmes līdzeklis. Lūpu krāsa, matu nokrāsošana citā krāsā, mākslīgie nagi, kaut vai vienkārši nagu laka uz nagiem. Vienalga, visas tās lietas, kā tāds personības izpaušanas līdzeklis, ka tu rotaļājies ar savu tādu ārējo tēlu un vienkārši baudi visu, kas dzīvē ir pieejams, jo tās iespējas ir īpaši šeit un tagad ir ritīgi daudz. Nav grēks viņas apsvērt, nav grēks viņas darīt, bet galvenais, man liekas, tāds pirmais uzdevums ir darīt pašam sevi laimīgu, un tikai tu zini, kas tevi darīs laimīgu.
Un, ja injekcijas nedarīs tevi laimīgi, nav vērts viņas darīt. Bet, ja darīs, nu, tad varbūt var pamēģināt, un varbūt būs forši. Un pēc tam tu vari to vairs nedarīt, ja negribas. Es zinu, kas darīs laimīgu. Nu, Aiziet uz deju koncertu. aiziet uz deju koncertu. Jā, Es atkal gribēju mums jautāt, atsūta- kas Alise dara? Mums atsūta lūk problēmu. Mēs, ko izdarām, ieliekam reklāmu. Ko es par šito gribēju pateikt, ka pašvērtējums un paštēls un ticība saviem spēkiem un arī savam skaistumam, viņa var nākt no tā, ka tu pārvari savus kaut kādus iekšējos šķēršļus. Un es gribu pateikt, ka šonedēļ sestdien deju studijai, kurā es eju trenēties, lai cīnītos ar savu depresiju, deju studijai ir mūsdienu dejas šovs Dūša papēžos. Un tas arī es vēl neesmu to redzējusi, bet ja tu atnāksi sestdien uz to šovu, mēs redzēsim kopā. Dūša papēžos, tas, man liekas, ir tāds latviešu valodas teiciens par bailēm un drosmi, par tādu baidīšanos, bet arī mākslīgais skaistums, man šķiet, ir tāda drosme pašam sev atzīt, kā tad tu par to jūties. Vai nu tu atzīsti, ka bāc, es nejūtos labi par sevi, vai arī tu atzīsti, bāc, es reāli gribu pamēģināt. Un lai vai kādu izvēli tu izdarītu, tā būs tā drosmīgā izvēle, jo tu viņu izdari tā, kā tu jūties. Nāciet uz dejas šovu, papriecāsimies kopā. Bet skaistums nāk no iekšām. Jā. Par vēl jautājums par to deju šovu. Kas par deju grupu tā ir? Es vienkārši Tā ir Vibe deju studija. Vibe deju studija. Okay. Rīgā, Palladiumā, sestdien 24. maijā. 8:30, ieeja no 7:30. Palladiumā. Un tu tur būsi? Un es tur būšu. Var piekrītos. Var arī tev kaut ko pajautāt, Alise? Nu, kaut ko var pajautāt, bet es izvēlēšos, kā es atbildēšu. Pateikt, ka Alisei smuks džempers vai smuks acis. Paskatīties Alisei riktīgi tūmā, vai viņai ir Vai man mākslīgais ir skaistums, vai šitās skrops tas ir Bet, zini, kas ir īsas? smieklīgi, ka es pēdējā laikā es domāju par tām injekcijām, jo man ir šitā pieres, šās rievas, un man nākas par to domāt. Es jau nesaku, ka es kaut ko nedarīšu vai darīšu. Jā, ja gadījumā kādam izklausies, kas nosoda varbūt cilvēks, tad es arī domāju, kā to dusmu rievu, lai viņa tā kā... Es Normāli jautājumu, ko šobrīd domāt? viņu regulāri masēju, tā kā, lai atlaiž vaļā. Nezinu, man patīk, man vajag, lai pa gabalu redz, ka es dusmīgi, lai Netuvoties nenāk tev. man klāt, jā. Netuvoties, Es šito te neplānoju uzlabot, būs ar vien sliktāk. Ne, bet, kad es izdomāšu uzlabot, tad arī būs slikti. Slikti būs jebkurā gadījumā. Un par starp citu, par to arī man vienkārši liekas, nē, neko neteikšu. Teasers. Cliffhangeris. Labi, mīļā pelēcīte. 100 punkti, ka tu esi skaista. Un ar tevi viss ir kārtībā, jā? Paldies, ka atsūtīji vēstulīti. Lūk, mēs jau sastrīdējāmies bišķiņi. Jā. Un iesim tagad arī inicēties. Jā. Pareizi? Kopā. Kā jūs Vai domājat? heroīns arī skaitās injekcija? Jā. Alise. Bet viss Nu, skaitās Kāpēc, taču. kāpēc tev tie vaigi tādi pilnīgi heroīns? Ak, Būs dieniņās. nobanos tagad no YouTube. Tā jau redzēsi. Kas interneta policija? Jā. Jā, es dzirdēju, heroīns. Kāds teica, balīte? Nav Ai, stilīgi ai, lietot ai. narkotikas. Jā. Jā. Tad tas tev nav labāk joks. inicēties ar kaut kādu botulīna injekcijas, botoksa, filerīna, giljotīna. Skaisti dīta. Paldies! Tas mūsu šīs dienas sērijā noslēdz mūsu iesūtīto sūdzību porciju. Un tagad mēs dodamies pie saldā ēdiena. Mana mīļākā sadaļa. Nu, kur tad mēs ceļosim tagad, Dita? Stāsti manim, Daugaviņa. Kur poga ir jāspiež, kāpēc es katru reizi to Bet dosimies ceļojumā! 16 injekcijas. Mēs esam tagad nākotnē pēc 40 gadiem, bet tikpat skaistas. Pārsteidzoši? Nē, injekcijas.
Slogans šis ir pārsteidzošs. Nē, injekcijas. Viss apnicis injekcijas. Kurš injekcijas salons vēlās būt mūsu atbalstītājs? Mēs visus pieņemsim. Mums tikai vajag dažas injekcijas. Ko heroīna? Nē, heroīna nevajag. Mums vajag tikai. Jā. Antikrunciņas. Dita, Jā, turpini. mēs atbraucām ceļojumā. Atbraucām. Lūk, mēs transformējāmies ceļojumā. Man nav rakstīts datums, bet pēc konteksta mēs varēsim izspriest apmēram, cik sen tas varbūt ir bijis. Apsolu, ka tas nebūs tālāk par viduslaikiem. Linda. Jā, tālāk es negribu doties. Virsraksts ir Tur es novelku līniju. viduslaikos. Jā. Kāpēc tu negribētu, lai tev sadedzina uz sārta par to, ka tu māki Tā lasīt? gribu. Man patīk siltums. Tad viduslaikos robeža. Bet mēs esam Fēniks slaimētavā. Big win saucās. Kas ir Big Win? Virsraksts Fēniks slaimētava Big win. Lielā uzvara. Paldies. Lūdzu. Vārti. Es izlasīšu, un tad jau parunāsim, ka vai tas nezinu, vai tas būs aktuāli vai jums aktuāli. Fēniks slaimētavai jāsaprot nedaudz savādāk. Fēniks slaimē tu nekad. Fēniks šauj reizi mēnesī tikai, lai noturētu pēdējos klientus. Ja jūs domājat, ka šauj tas ir riktīgi laimesti, tad jūs maldāties. Max win 200 eiro. Bet parastajās dienās ieliec, cik gribi. Free games dabūs no 0 līdz max 50 eiro. 50 eiro tu dabūs tikai tajā gadījumā, ja tu ieliki ne mazāk kā 50. Respektīvi, ja tev ir 1000 eiro līdz, lai paspēlētu, tad tavs vinnes būs 0. Un tas ir tikai tajā gadījumā, ja tu laicīgi to sapratīsi un aizies no šā kantora. Fēniks kazino online tieši tas pats, reizinātāji reiz 6 un ar likmi 0,20 eiro par brīvām 15 spēlēm sastādīja 86 centus. Tas ir līmenis, spriest jums pašiem. Tas ir kopsavilkums pa vairāk nekā pusgadu. Ak, Dievs. Wow! Es tā kā atslēdzos. 1000 eiro ielikt un 50 pusgadu laikā. Tāds cilvēks tāds aiziet statistikai. Vienkārši pastīsimies, vai šis strādā. Tas ir tāpatās, kā man kāds mēģināt paskaidrot, kā strādā kriptovalūta un kāpēc man vajag viņā investēt. Man bija tieši tādas pašas sajūtas. Bet tā azartspēles, šis jautājums ir par to, kur tu pavadi brīvo laiku injekcijās vai feņķī. Es domāju, cik daudzus cilvēkus šis interneta publikants ar savu pārskatu un eksperimentu izglāba no azartspēļu atkarības. Tā kā, kam tieši palīdzēja šis ieraksts? Es domāju, ka līdzīgi kā spēlē, viņš atnāk ar šo 1000 eiro padomu un saņem pretī 0. Es domāju, ka tieši tik cilvēkiem viņš palīdzēja. Viņš saņem pretī. Tu vienkārši muļķis, tu nepareizi aparātu izvēlējies. Stulbenis, jā. Nepareizā laikā vajadzēja zipāt. Mani biedē visas tās spēļu zāles. Jā. Nav vairs. Tas bija laikā, mēs tāpēc esam ceļojuma laikā, nav jau vairs ne feņķiki, ne šitas. Kas nav vairs? Nav Vai vairs spēļu tad zāles? Fēniks ir. Nu nav. Ir. Par ko tu runā? Tas liekas, viss azarts? spēļu zāles taču cieti. Vēsturiskajā centrā tikai. Tā, ejam. Visur vaļā ir. Manā rajonā ir viena. Ja ir aizvēra vēsturiskajā Rīgas, ļoti svarīgi arī cilvēkam, Latvijā ir arī vairākas pilsētas. Latvijas vietas ir jāzina. Vēsturiskajā centrā aizvēra visās vietās, izņemot 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās. Pagaidi, bet tad... Tāpēc uz Brīvības ielas pretī tam Latvijas pastēkai, vai kāds saucās, ne tas pasta banka, blakus tur ir. Tur ir tur Fēniks ir viens. Tā viss mēs ejam. Un tas Fēniks ir tikai tāpēc, ka tur uzbliez viesnīcu. Tas ir tas, kā tur tā viesnīca tika uzbliez tikai... Nu, es Jā. kļūdījos. Es priecājos katru reizi, kad es redzu, ka ir noņemti tie spēļu zāles burti no fasādes un ir palikuši tikai puteklīši, un tā vieta ir izgaisusi. Nē, tas viss ir. Es šo klausījos, es nespēju tam noticēt, es neko no tā nesapratu. Jā. Es negribu, lai tas ir. Izsaku līdzjūtību visiem. Man bija tik briesmīgi, es biju Igaunijā, man vajadzēja uz toleti. Tā, ka es vairs nevarēju vienkārši izturēt. Un es iegāju, es teikšu, Fēniks, varbūt cita vieta. Nezinu, kas ir Igaunijā, opti kaut kas.
Un man obligāti vajadzēja pieregistrēties. Un man tāds, es jau čurāju biksēs. Un man obligāti vajag pieregistrēties. Tur iedu man ID, pārbaudu. Man tāds, okay, viskā. Un tad es tikai tiku uz toaleti. Jā. Linda, šitā visi šitie, kas tā man obligāti vajadzēja 50 eiro. Man obligāti bija stunda jāspēlē. Bet ko es gribēju pateikt par šo? Toaleti. Viņi man par to, ka es pieregistrēju, es biju pirmo reizi pie viņiem, viņi man iedeva 5 eiro kuponu. Protams! Un man tā viņi tev ievilina palikt tur, viņi tev iedod bezmaksas naudu. No cik tu izcēli? Nu, pasaka Neko, mums es vienkārši, tikai. es dabūju to kuponu un es iedevu savam darba kolēģim un skrēju čurāt. Nu, tā kā man tik slikti bija. Un tad es atnācu apkārt, viņš kapāja. Viņš, man liekas, uzvarēja 10 eiro. Varējām uztaisīt Es atnācu vaku. atpakaļ un viņš kāpāja. Viss. Norakts. Jā, bet tas, nē, man ļoti Linda, nepatīk apsveicu, tu tagad savu draugu esi padarījusi par azartspēļu atkarīgo. Nē, kolēģi. Kolēģi. Jā, neviens vārds par Tā! draudzību tur nebija. Viss kārtībā. Tad normāli apsveicu Nē, viņu ar tas ir 10 baigi. eiro. Es vispār gribētu, lai viss laimētājs, jeb zaudētājs ir cietis. Ja kāds var mums palīdzēt šo sapni īstenot, tad rakstiet mums. Jā. Strādāsim kopā pie mūsu lielā mērķa. Brīva Latvija. Latvija! Latvija! Paldies jums, ka atnācāt. Paldies pelēcītim un arī Corp. Ko tik mēs šodien neuzzinājām? Ko tik mēs neuzzinājām? Visi ārējie konflikti ir tikai atspulgs no iekšējiem konfliktiem. Tas tā intelektuāļiem. Ja? Tie kuriem patīk strīdēties un patīk drāma, tie tāpatās turpinās ārpusē strīdēties, bet visi tādi intelektuāļi, kuri ļoti dziļi domā par lietām, beigās jau nonāk pie tā, ka ārējie konflikti ir tikai atspulgs no iekšējiem. Tā kā neatkarīgi no tā, kādās situācijās mēs esam, vai runa ir par veselību, slimību, skaistumu, prieku, spēku, nespēku, bēdām. Īstenībā visas tās atbildes ir jūsos pašos iekšā, mūsos pašos. Un tās ir gan sliktas, gan labas ziņas. Vienmēr tas gaišais un tumšais iet roku rokā, un tas ir ok. Tas ir pilnīgi labi. Un, ja jūs vēlaties smelties spēku un prieku, to var darīt ārpusē, bet tas viss ir tikai ar to mērķi, lai jūs paši sevi arī atmodinātu spēku, un pēc tam, ka jūs esat stipri, jūs varat iet pasaulē un dot pasaulē atpakaļ tiem cilvēkiem, kuri šobrīd meklē. Tā kā tāds pilns aplis. Tā kā nepadodamies, nesam gaismu. Fēniksā arī var pilnu apletā ar vienrods, tu tā nolaid un tur griežās uz apli. Tur arī spēku var smelt. Man liekas, labāks ieguldījums būtu aiziet uz to deju šovu. Deju šovs 24. maijā 8:30 Pallādījumā. Biļetes būs Vibe Dance Studio. Pēc tam jūs gribēsiet iet un dejot. Iet un dejot, nāciet dejot. Studio. Tik forši ir dejot. Es dejoju kopš septembra, tātad, kāds pusgads. Tas ir bijis, manu prātu, mainoši pozitīvā ziņā. Baigi interesantā pieredze. Īstenībā Fēniksā arī var. Tā! Dejot? Izbeidz! Dejot Fēniksā. Paldies, ka atnācāt. Paldies, ka klausījāties. Ja jums patika šī sērija, nospiediet 5 zvaigznes. Nospiediet zvaigznītes, jā. Jums noderēja kaut kas no šīs sērijas, vai arī jums liekas, jūs kādam draugam vai draudzenei tas noderēs? Aizsūtiet viņam kaut ko, varbūt, kad kaut kas noderēs arī ārpus mums. Ja jums ritīgi nepatika, arī tādā gadījumā... neklausieties. Nē, jums ritīgi nepatika, tad jūs paņemat to viedokli, apēdat un liekat mūs mierā. Ja jums nepatika, ielieciet 5 zvaigznes un tad jūs varat apēst. Ja īkšķis uz augšu nozīmē, ka ļoti, ļoti nepatika. Un ļoti, ļoti patika. Jā. Un paldies jums, ka jūs klausāties mūsu raidījumu. Paldies grupai Kalme par skaistāko džinglu pasaulē. Paldies, Kalmē. Kalmas koncerti, ja būs, jūs to uzzināsiet, uzreiz pie mums arī noteikti būs saitē. Es dzirdēju, ka viņām būs koncerts maijā, jūnijā. Suspens. Varbūt tā sauksies koncerts. Patiktu. Paldies Alisei Romeiko, kurai pieder mājaslapa www.romeiko.lv, kur ir bezmaksas resursi par
jūsu psiholoģisko labklājību, par emocionālās veselības veicināšanu, visām tām lietām. Un, ja kāds grib uzzināt, vai var tikt pie manis uz konsultācijām privāti 1-1, es konsultēju tikai online šobrīd, tad arī, mājaslapā var tur tāda formiņa, iesūt savu pieteikumu, uzraksta, par ko tu gribi sūdzēties un pie kā tu gribi strādāt, un es tev atbildēšu ASAP. Ja jūs vēl neesat gatavi konsultācijai, tad gatavojieties labāk. Ātri. Bet varat arī atsūtīt anonīmu jautājumu arī Alises mājaslapā. Mēs tos apkopējam un uz visiem ceram atbildēt. Jā. Paldies arī visapnicis.lv. Jā. Tur mums ir. Es domāju, tā kā šī epizode iznāk māja beigās, man liekas, ka šis ir perfektais laiks sākt gatavoties Līgo svētkiem. Un vislabākais veids, kā sagaidīt Līgo svētkus, ir sagaidīt ar sarkanu tēkrekliņu, uz kura ir Latvijiņa. Mana mīļā Latvijiņa. Jā. Latvija! Latvija! Lūk tā, uz tikšanos Paldies. jaunedēļ. Un lai jums 3-4 Labas dienas! Alisei un Lindai, Lindai un Vitai, Vitai, Lindai, Alisei, visapnici.